Mani sauc Rūta Dvīnska, mana ikdiena darbos paiet mediju vidē, bet visu pirms es esmu 3 brīnišķīga meiteņu mamma, un es labprāt padalīšos ar mūsu ģimenes pieredzi, kā mēs radām bērniem drošu un cieņpilnu vidi mājās. Man šķiet, ka droša vide nevien bērnam, arī pieaugušajiem droši vien ir tā, kur viņš var būt viņš pats, kur viņš var paust savas emocijas. Ja bērns atnākot mājās izlādē savas emocijas, man šķiet, ka tajā brīdī vecākam vispār nav par ko satraukties. Viņš jūtas droši, jo te viņš to var darīt. Droša ir vieta, kur bērnam ir jumts virs galvas, ir ko ielikt puncī un ir kāds, kas samīļo. Ar katru bērnu tu arvien labāk iemācies, ka ir tās situācijas, kur tas mazais cilvēks visu, ko viņš spēj darīt, ir nogāzties zemē un vienkārši raudāt. Un tu vienkārši vari būt klātesošs. Ar Trīnīti es vienkārši tiešām esmu blakus. Es viņai tā arī pasaku, es šeit esmu, es viņu papajā, ja ļauj, ja nebrēc trakāk. Un es skatos vienkārši, lai viņa sevi nesavaino tajā situācijā. Tas viss, ko es tajā brīdī varu izdarīt vispār. Ja vajag, es esmu šeit, nāc, ierāpies klēpīs, tev samīlēšu. Sākumā viņš tāds ļoti spītīgi turās pie sava un grib vienkārši tiešām izraudāt to savu bēdu, bet pēc tam jau viņam vajag to klēpi, kurā ierausties. Ja tur tiešām ir kaut kāda bēda, es neesmu laikam nekad tiešām bērniem pateikusi tā kā, nē, šis ir sīkums, ja, citiem ir grūtāk. Tagad saņemies. Mēs abi esam strādājoši vecāki un abu divu ikdiena ir pietiekami dinamiska. Viss laika menedžments mūsu ģimenē ir izaicinājums. Tāpēc mēs laikam esam sapratuši un arī pieraduši pie tā, ka mēs nepaļaujamies uz tādu veiksmīgu apstākļu sakritību, uz labu laimi, kaut kad jau sanāks tas laiciņš ar bērniem. Mēs tiešām arī šādas lietas mēdzam ieplānot. Piemēram, šajā svētdienā mēs visi būsim mājās un mēs esam ieplānojuši neko nedarīt. Bet tas ir bijis jāieplāno. Un tā stunda mašīnā ar bērnu ir ļoti vērtīga. Arī tad, ja nav tā, ka viņš visu ceļu grib ar tevi ārkārtīgi tur runāties. Viņas sāk prasīt, piemēram, uzlikt kaut kādu mūziku, ko viņas izvēlas. Un tas arī ir feini, jo tu zini, ko viņas klausās. Tāds nedalīts laiks, ļoti vērtīgs. Un, lai mēs būtu 24/7 tiešām kopā vairākas dienas pēc kārtas, mums ir jādodas ceļojumos. Tam nav obligāti jābūt, es nezinu, tur tālam ceļojumam kaut kur. Mēs varam aizceļot arī kaut vai līdz laukiem. Par klausīšanos un ieklausīšanos un sadzirdēšanu stāsts ir arī par to, kas ir tā kā tur starp tiem vārdiem nepateikts. Un man šķiet, ka to arī ļoti labi dzird un jūt mammas. Gribu aicināt vispār paļauties uz savu to mammas iekšējo to sajūtu. Katrs jau citādi. Es zinu, ka man, piemēram, viens bērns ir tāds, kurš pateiks, kā domā, un tur būs viss kā uz paplātes. Un tad ir otrs, kur man ļoti, ļoti tā pamazām tā jāloba pa vienai tādai miziņai. Es saku 10 reizes vienu un to pašu jautājumu. Dažreiz vienkārši tā kā mēģinu minēt. Vai bija kaut kas tāds tur skoliņā, kas tev lika tur tā sabēdāties? Un tad tu kaut kur uzķer, un tad jau stāsts ir gandrīz gatavs, un tad tas bērns var vienkārši izstāstīt to savu emociju. Es vienmēr esmu bijusi laikam arī tā mamma, kas ir ļoti ciešā kontaktā ar pedagogu, ar visām bērndārza audzītēm. Uz bērndārzu, kas reizi pusgadā rīko šīs pārunas, mēs tur izrunājam visu, kas un kā. Kaut kādā mirklī, piemēram, viņas bija pamanījušas, ka vienai meitai ļoti, ļoti pietrūks tēta. Nekas nav mainījies mūsu ikdienā. Izmainījās viņas sajūta. Viņai vajag tēti. Tad mēs tur sakārtojām 2 brīvdienas, sestdienu, svētdienu. Viņa brauca tikai 2 prom un pavadīja laiku. Un tā kā, lai uzpildītu to trauciņu, vajag to ciemu, lai to mazo cilvēku izaudzinātu. Forši, ka tajā ciemā ir tādi arī dzirdīgi un redzīgi apkārtējie. Man šeit vispār vienkārši ir ārkārtīgi būtiski būt redzīgiem, dzirdīgiem, klātesošiem. Tas visu laiku mēs par to runājam, ka svešu bērnu nav. Nezinu, man tēvs arī tikko pie lielveikala
redzēja mazu puisīti sēžam ārā augstā laikā vienu pašu. Varētu jau paiet garām un nodomāt, ka viņš varbūt gaida mammu, bet var pajautāt. Un labi, ka pajautāja, jo viņš negaidīja nekādu mammu, viņš bija tur aizlaidies no mājām. Mēs kā līdzcilvēki varam pamanīt. Mēs varam pamanīt, kas notiek kaimiņos, mēs varam pamanīt, es nezinu, arī turpat bērndārzā vai vēl saredzēt. Es neaicinu būt tiem, kas raksta iesniegumus tur pie pirmās izdevības un ir kārtības sargi tādi. Bet es aicinu vienkārši tiešām paraudzīties sev apkārt un tad pieaugušā iesaiste var būt izšķiroša. Tas mazumiņš, ko tu vari vismaz tajā brītiņā izdarīt, pieeja un apvaicājies, pacelt acis no tā telefona kādreiz, tā, un ieraudzīt. Man šķiet, ka šodienas vecāks jau ir samērā izglītots. Rētāk ar vienu samanu, kur kāds teiktu, paklusē, tagad pieaugušie runā. Vai es nezinu, tur neraudi tagad, nevar te tā uzvesties. Tagad tu dzirdi, tad tev tāds tuk, 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 ja tāds tas zvans pamodina vienkārši, ka vēl ir kur pielikt. Bet es domāju, ka mēs esam tā paudze, kas uzklausa savus bērnus. Mēs cenšamies viņus iesaistīt kādos lēmumu pieņemšanas procesos mājās, piemēram, par gaidāmajām brīvdienām vai par to, kas mums būs pusdienās vai kaut kādas tādas, iedot viņām tādas mazās atbildības. Stāsts ir vairāk par to, cik mums katram izdodas to ieviest praksē. Un es arī gribu teikt, ka mēs runājam par tiem mirkļiem, kas izdodas. Tas nevienā brīdī neizslēdz tos, kad neizdodas. Mēs visi esam cilvēki normāli. Mēs kādreiz izdarām tā, kā mums ir kauns, ka mēs esam izdarījuši. Galvenais mums šeit arī pēc tam ar to bērnu tomēr aprunāties un atvainoties vai atkal jau tikt līdz tam apskāvienam, līdz tas sarunas atrisinājumam. Tie brīži, kad es tieku izvesta, ir tie mirkļi, kad es pati vienkārši esmu bez resursiem. Ir, mazāk gulēts, ir vairāk strādāts, ir vairāk skriets un darīts, un tur var izvest ārkārtīgi vienkāršas lietas. Bet tas jau nav par to situāciju, bet tas jau par to uzkrājumu pirms tam. Mums tikko bija tāda situācija, ka mēs nevaram atrast to pārgājienu no sejamo mugursomiņu vai no ekskursiju mugursomiņu mājās. Bet tas, ka mēs kaut ko nevaram mājās atrast, tā ir ikdiena. Es vienkārši sadusmojos. Kaut kādi šādi sīki ikdienas sīkumiņi tiešām ir tie, kas spēj ļoti sakaitināt. Es atceros vēl, ka no viņu tāda arī pavisam maza vecuma es viņām paspēju pateikt, saka, meitenes, es tūlīt, man vajag minūtīti. Un es vienkārši izgāju un pastāvēju aiz durvīm tiešām 4 elpas, tāds dziļāks un viss, lai tu vienkārši nesabļauj. Tas tāds ātrais ugunsgrēka dzēšanas variants. Man laikam, vislabāk strādā vienkārši tāda paiešana maliņā no tā epicentra. Pa īstam es nāku nomierināties te, bāžu rokas zemē un jūtos kaut kā labi. Reizes, kad ir jāiejautas, ja es redzu, piemēram, māsu strīdu, aizējam jau tik tālu, ka tur kāds tūdaļ tiks savainots, tad es varbūt apstādinu. Līdz tam es tā globāli par to, ka viņas savā starpā strīdas nesatraucos, bet ir tādas situācijas, kur tam bērnam tieši tādēļ, ka viņš neprot varbūt nokontrolēt savas emocijas, vai viņš neprot varbūt izrullēt, latviski sakot, to situāciju tik veiksmīgi, tev kā pieaugušajam vienkārši ir tie instrumenti, kā palīdzēt. Citreiz tu vari vienkārši tā arī pateikt, klau, mazais cilvēks, šis nav ok, kā tu šobrīd rīkojies, un tu nevari tā sarunāties ar citiem. Tajā brīdī, kad es redzu, ka tur kāds cits tiek, piemēram, apbižots, es uzskatu, ka es esmu tas pieaugušais, kurš var arī ne savam bērnam aizrādīt. To izdarot normāli, cieņpilni, nepaceļot balsi, stingri vienkārši pasakot. Un es esmu bijusi šādā situācijā, kad man bērni ir blakus un ka viņi redz, ka es tā rīkojos. Un es redzu, ka viņām tajā mirklī ir droši par to, ka tā situācija tiek kontrolēta. Mūsu kā vecāku uzdevums ir izdarīt bērna labā visu, kas ir mūsu spēkos. Tad, kad viņas sakaujās savā starpā, vecākās meitas, tad es saku, meitenes, kur jūs esat redzējuši šādu situācijas risinājumu? Kad jūs esat redzējuši, ka mēs ar Omi, piemēram, tur nevarot vienoties par kaut ko, sākam klapēt vienu otru. Mēs
neesam arī nekad laikam slēpuši tādas kaut kādas strīdus, varbūt situācijas. Mēs ar Kasparu arī atrisinām kādreiz kaut kādas domstarpības meiteņu klātbūtnē. Man mamma vispār daudz ar mani bērnībā runāja. Arī tad, ja mēs sastrīdējāmies, nekad nebija tā, ka mamma vienkārši aizgāja prom no tā strīda un tā arī tas beidzās. Mēs atrisinājām to strīdu. Man laikam tas ir svarīgi arī ar maniem bērniem. Mēs varam sastrīdēties, varam kādreiz arī sabļauties un tā, bet mēs vienmēr tiksim līdz tam apskāvienam. Pašvērtējums vispār ir liela tēma. Ļoti. Un tāda, ko es turpinu ar vienu tā kā šķetināt. Man šķiet, ka mamma atkal ir kā tāds brīnišķīgs piemērs. Un tad es atkal domāju par sevi mazu, jo man vecāki ir iedevuši ļoti veselīgu tādu sajūtu, piemēram, par manu ķermeni un kas attiec vispār uz tādu izskatu vai vēl kaut ko tāda sevis pieņemšana šajā jomā. Tur es esmu viņiem ārkārtīgi pateicīgi. Tajā pašā brīdī ir kaut kādas tās lietas, kur atkal man šķiet, ka šis varbūt nāk no bērnības, ka man nav tās pārliecības. Un kā lai es to nenododu saviem bērniem? Ļoti sarežģīti. Es arī negribu viņās radīt tādu kaut kādu greizu priekšstatu, piemēram, un uzslavēt par pilnīgi katru, spērto soli. Ja kaut kas ir, ko uzlabot, es arī to pateikšu. Tā kā man šķiet, ka kaut kur tur jārod tāds zelta vidusceļš. Es gribētu katrā ziņā viņām iedot daudz lielāku devu pārliecības.